Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropoles dāvanu kartes 30 eiro vērtībām. Labdien! Valdi, ko tu esi interesanti uzbūvējis? Siltu ekomaiņu. Bet man vairāk interesē, no kā viņi ir uzbūvēti. Viņi ir 45 centimetri biezas sienas, kas ir veidotas no kaņepju vieglbetona. Pagaid, te bišķi apstājamies. Tātad tas sanāk tā, ka kāds cilvēks pie mums novācis ir kaņepis, izžāvējis un... Vai Latgalē. Kaut kur tur. Un tad... un to masu? Jā, viņi to šķiedru izmanto celtniecībā. Kas tur iekšā? Vienkārši kaņi? Paši stiebri. Paši stiebras viņas kaut kādu viņi pārstrādā. Ar kaut kādu masu? Samaļa, ka es nezinu, es neesmu bijis nekad skatījies to tehnoloģiju. Un tātad konstrukcija 45 centimetri? 45 centimetru. Sienas, jā? Jā. Un apkārt, redz, dedzināts dēlītis pēc Japāņu tehnoloģijas. Un jumts? Jumts man ir PVC plēju augšā, mitrumu. Jā. Un kāds siltinājums ir? Siltinājums ekovāta. Ekovāta. Un cik kāds biezums? Griezti virs 50, grīdas ap 40, 45. Un kādi pamati ir no kā? Skrūpāji. Sienas, kā jau teicu, pamatā ir kaņepju vieglbetons, apmests ar mālu. Tā ir tāda, jau baltā krāsā māls. Jau. Un... Tā kā nav krāsots, viņš tāds arī ir. Viņš dabisks. Jā, viņš tāds dabisks, balts māls. Griezti kokšķiedra, Norvēģijā ražot. Grīda? Grīda. Ozoliņš. Masīvkoks. Masīvkoks, jā, tikai. Virtuvi, ko tu pasūtīji? Virtuvi, Solspilī, nevilēti, ozols. Smuka. Ozols, jā. Un šo interjeru, kas tev veidoja? Jā, es tā pats mēģināju. Ļoti labi, jā. Kas sanāca? Līns, apsit līns. Ai, atkal līns. Gulta. Ozols, līns, Griķu spilēm. Pastāst, kas tev ir apkurt šeit? Reku tu stāv? Kas tāds ir? Infras sarkanā staru sūtītnē. Un ventilācija, rekuperācija? Ventilācija man ir šāda. Tā ir tā kā gaisa padeva. Caur sienu, jā? Jā. Tas ir filtrs, jā? Jā, filtri, padevīt. Ziemā, tā kā augsts, viņš uzsilda. Tātad kāds tev kopējais enerģijas patēriņš mājai? Cik mēs vienam 60 kW kvadrātmetrā uzstāvjam. Ok. Tas sanāk kaut kur 1800 kW gadā. 30 kvadrātmetri. Un tas sanāk kaut kādi 300 eiro gadā. CO2, kas mēr. CO2 viņš samēra, ja virs 1000. Kāds ir labs rādītājs? Līdz 1000. Līdz 1000. Un šobrīd ir? Pašlaik 500. Tur ir 521. Tas vienīgais. Un, kad pienāk tas 1000, tad mums tiek padot
svaiga gaisa plūsma un vēl plus tiek ar elektromotoru virināta lūka. Es skatos, tev smuka vannas istaba. Var pastāstīt kaut ko pa viņu? Dušas telpa. Kas tā pa grīdi? Tā smuka. Tā grīda, tas ir tā kā jahtā. Tas materiāls, kas ir tiks saucās. Viņš mitrum izturīgs. Siltais ūdens? Siltais ūdens, boilerīts. Elektriskais, ja? Jā, un visu uz elektrību. Un kanalizācija? Kanalizācija man ir biotoalete ar kanalizāciju kopā. Un tas spogulis, skatos, arī kaut kāds sildinuma elements ir? Tas ir tas pats infrasarkanais, tikai spoguļa elementi. Es arī dzirdēju, ka māla sienas ļoti labi uzņem mitrumu. Adaptē, jā, ļoti. Tātad tu ieej dušā, un mitrums? Mitrums tur knap uzceļās. Pat līdz 40% kopējais mitruma koeficients. Pat tik daudz neuzceļ. Respektīvi biežāk ēd ir mazgāt. Secinājums. Tā, un pastāst tagad, laikam, pašu tādu svarīgāko jautājumu. Cik izmaksātu šādu māju uzbūvēt? Un cik tev viņi izmaksāja? Nē, es tas reiķinājos, bet man liekas, kaut kur no 1000 līdz 1500 kvadrātmetriem. Nu labi, 1500 kvadrātmetriem. 1500, tātad Viss, ko tur. Viss, kas ir iekšā, tātad 45 000. Cik ilgā laikā es varētu tādu kaņepu māju uzbūvēt? Tu sāc laicīgi, jau sāc būvēt, agrā pavasarī sāc liekt kaņepi viegbetonu, līdz rudenī viņam vajadzētu jau tā kā izžūt, vispārējos darbus var darīt. Es domāju, uz jaunām gadām varētu pat tikt iekšā uz dūjumu. Tāpēc viņam kaņepītēji patīk bišķi pažūt kādus mēnešus. Paldies tev, Vali. Ļoti lielisks piedzīvojums šajā mājā. Tā kā tu esi apmierināts, ja? Nē, kas ir svarīgākais? Cilvēki man seši nāk iekšā un saka, kāds tev gaiss. To es varbūt nenovērtēju, ka es kādu dienu elpoju ļoti kvalitīvu gaisu. Bet, ja kāda pamatā visi cilvēki, kas atnāk un saka, te ļoti labi elpojos un labi tāda smarža tām visam, ko izdala, teiksim, tāpat kaņepa vai tas pats māliņš, visu koku šķiedriņi, tas visu ansambls. Tā, ja tu gribi dzīvot veselīgi, bez visādām alerģijām, muļķijām, būvēt šo te. Super. Paldies! Nu tā, apskatīsim izmaksas, kāds mums varētu būt kaņepu māju uzbūvējot. Šeit jūs esat divas tabulas, kur mēs apskatīsim mazo māju, ko Valdis ir uzbūvējis 30 metri, un cik kāds mums būtu izmaksas, ja mēs būvētu lielāku ģimenes māju 120 kvadrātmetru platībā. Tad Valdi gadījumā mājas platība 30 metri, arī liekam 30 000 zemes iegādēji, viņam māja mazāk pamati skrupāļi, ties ielikt 2000, komunikācijas pie mājas 7000, teritorijas labiekārtošana 5000, pati māja 33 500, 45 000 eiro. Mājai vajadzētu ventilāciju, tur vajadzētu kaut kāds lētāks variants, sienas ventilācijas paneļus, pēc ielikt 1000 eiro. Apkure viņam bija infrasarkanie sildītāji, jo māja ir pietiekami ekonomiski, gan drīz pasīvās mājas standarts. Un jā, ties ielikt 500 eiro, tas var būt vēl mazāk. Un arī pierakstīt arī saules baterijas 4500. Un kopējā cena mums sanāk 95 000. Uz kvadrātmetru tas ir 3167 eiro, kas varbūt ir padaudz, bet ja mēs skatāmies un reiķinam šo lielāko māju 120 metru platībā, te būs pavisam cita bilde. Tātad liekam arī 30 000 zemes iegādi, pamati 4000, komunikācijas 10 000, teritorijas labiekārtošana 5000, māja 123 500 ir 180 000 uzbūvēt, ventilācijai es ieliku šajā gadījumā 2000, apkura infrasarkanie sildītāji, ieliku 1500, kaut gan arī var atrast lētākus risinājumus, es domāju. Un saules baterijas ar valsts subsīdiju 4500 kā iepriekš. Un šeit kopējā cena mums sanāk 237 000, kas šajā gadījumā jau uz kvadrātmetri 1975 eiro. Ja jums ir ieinteresējuši šī kaņepa tehnoloģija, un tā jums likās interesanti, tad jūs droši varat sazināties ar mani, kontaktus sastāšu zemāk, un es jums varu padalīties ar Valdi kontaktiem, gan arī ar
citiem cilvēkiem, ko es pazīstu, kas šobrīd būvē kaņepju mājas. Šī tiešām ir interesanta tehnoloģija, papētīt, iepazīties, un varbūt arī jūs gribēsiet tādu arī uzbūvēt. Jā, un mums vēl ir palikusi kārtējā konkursa sadaļa, kurā mēs izlozēsim pagājušās nedēļas jautājumu laimīgo. Tātad iepriekšējā konkursa jautājums mums bija, kādas bija Otiju mājas kopējās apkures izmaksas gadā. Jā, un pareizā atbilde bija 800 eiro. Un tā lozējam laimīgo. Ieliekam linku atkal mūsu lapā, kas mums palīdzēs izlozēt laimīgo. Iekopējam, spiežam fetch, anything goes, continue. Un tā, un pick a winner. Un mums laimīgais ir Gunča 8798. Apsveicu Gunča, tu esi vinējis dāvanu karti. Tā kā sazinies ar mums, lai dabūtu savu balvu. Un piedalies arī nākamajā izlozē. Un nākamais konkursa jautājums mums ir, kāds ir Valda mājas kopējais elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās gadā? Spiediet like, spiediet pierakstīties, ja to vēl neesat izdarījuši, un rakstiet savas atbildes komentāros. Nākamajā sērijā mēs dosimies uz Ikšķili, kur aplūkosim interesantu dzelzbetona tehnoloģiju, kur var izmantot privātu māju būvniecībā. Tiekamies jau nākamajā trešdienā.